Mēs visi vēlamies vieru – radīt pašu labāko mācību vidi, kāda vien iespējama. Bet kā to panākt? Kāds atbalsts ir vajadzīgs, lai skolas un skolotāji varētu tiešām uzplaukt? Šoreiz iedziļināsimies vienā ļoti konkrētā piemērā – Ventspils izglītības kvalitātes modelī. Lūk, te tas ir, pašā centrā. Tas, ko mēs redzam, ir šī Ventspils modeļa kodols. Un uzreiz jāsaka, tas nav tikai kaut kāds dokuments, kas stāv plauktā. Tā ir apzināti veidota, pārdomāta sistēma. Tāds kā mehānisms, kur katrs zobrats ir savā vietā, lai celtu izglītības kvalitāti. Tātad, kā mēs šo mehānismu izjauksim pa daļām? Pavisam vienkārši. Vispirms apskatīsim pašu pamatideju, tad iepazīstamies ar diviem galvenajiem spēlētājiem – metodiķiem un koordinatoriem. Pēc tam noskaidrosim, kas notiek, ja sistēmā ir kāds rops, un beigās, protams, apkoposim, kāpēc tas viss ir tik būtiski. Labi, sāksim ar pašu pamatu, jo katrai labai sistēmai ir sava filozofija, savs dzinējspēks. Lai saprastu, kā Ventspils modelis strādā, mums vispirms ir jāatklāj, kas to visu satur kopā. Un lūk, atslēgas termins visam stāstam – metodiskais atbalsts. Tas nav domāts kā vienreizējs seminārs vai kuršiņš, nē, tas ir nepārtraukts process. Tā ir garantija, ka skolotāji visu laiku saņem jaunākos rīkus, svaigākās idejas un stratēģijas, lai palīdzētu bērniem augt. Būtībā tā ir visa šīs sistēmas asinsrite. Bet kurš tad īsteno šo metodisko atbalstu? Kas ir tie cilvēki, kas to visu iedzīvona? Tieši te parādās sistēmas pirmais lielais pīlārs – priekšmetu eksperti, jeb, kā viņus sauc, metodiķi. Cilvēki ar ļoti dziļām zināšanām konkrētās jomās. Un te mēs redzam, cik pārdomāti šis tīkls ir izveidots. Tas necenšas aptvert pilnīgi visu, tā vietā tas koncentrējās uz stratēģiski svarīgām jomām. No vienas puses nākotnes tehnoloģijas, kā mākslīgais intelekts, no otras puses pašas pamata prasmes, kā lasīt prasme. Katrai prioritātei ir savs atbildīgais. Un ziniet, kas te ir tas aizraujošākais? Tas, ka atbalsts plūst uz visiem līmeņiem. Bērni iegūst labākas prasmes, skolotāji saņem ļoti konkrētus rīkus un padomus, skolas vadība var daudz efektīvāk plānot darba, un izglītības pārvalde savukārt redz kopainu un var pieņemt gudrākus lēmumus. Tā ir situācija, kurā ieguvēji ir pilnīgi visi. Bet ar specifiskām priekšmetu zināšanām vien ir par maz. Izglītība ir daudz plašāka, un tieši tāpēc sistēmai ir otrs tikpat svarīgs pīlārs. Ja metodiķi dod dziļumu, tad koordinātori un atbalsta dienesti dod plašumu. Viņi veido tādu kā visaptverošu atbalsta tīklu. Paskatieties, cik tas ir daudzpusīgi. Te ir ne tikai akadēmiskās lietas, ir sports, ir māksla, ir karjeras izglītība, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir atbalsts arī pašiem skolotājiem, emocionālais atbalsts, konsultācijas. Tas ir atgādinājums, ka izglītība ir par visu cilvēku, ne tikai par zināšanu iegaumēšanu. Un šī tabula tā perfekti parāda, kā šīs divas komandas, metodiķi un koordinatori, papildina vienu otru. Kamēr metodiķi fokusējas uz mācību saturu, tikmēr koordinatori gādā, lai bērniem būtu pieejama daudz plašāka pieredze, lai skolotāji justos labi un lai skola kļūtu par tādu kā īstu kopienas centru. Protams, nevienas sistēma nav absolūti perfekta. Un tieši tāpēc ir svarīgi pajautāt, labi, bet kas notiek tad, ja kādā jomā nav sava tiešā eksperta? Tas, kā sistēma atbild uz šo jautājumu, parāda tās elastību. Tieši tā. Pieņemsim, esmu vēstures skolotājs. Vai varbūt franču valodas? Vai man šajā modelī arī tiek kāds atbalsts? Šis ir ļoti pamatots jautājums, un izrādās, sistēma ir par to padomājusi. Un atbilde ir trīsdaļīga. Pat ja tev nav sava priekšmeta metodika, atbalsts ir. Pirmkārt ir projektu nauda, ko var izmantot mācībām. Otrkārt, vienmēr var sadarboties ar tehnoloģiju ekspertiem, digitālie rīki noder jebkurā priekšmetā. Un treškārt, var strādāt starpdisciplināri, piemēram, sadarboties ar lasītprasmes speciālistiem, jo, būsim godīgi, spēja saprast tekstu ir pamats gan vēsturē, gan ķīmijā. Tā, esam izgājuši cauri visiem mehānismiem, tagad ir laiks to visu salikt kopā un palūkoties uz lielo bildi. Kāpēc šis Ventspils modelis ir kas vairāk par vienkāršu atbalsta struktūru? Man šķiet, ka šī metafora ir vienkārši izcila. Sistēma kā navigators. Padomājiet par to. Tā paņem lielos stratēģiskos mērķus, kas ir kaut kur augšā, un pārvērš tos konkrētās praktiskās darbībās, kas notiek klasē katru dienu.
Tās savieno vīziju ar realitāti. Un beigu beigās viss ir par šo. Tā nav vienkārša resursu izdalīšana uz visām pusēm. Nē, tā ir mērķtiecīga, gudra investīcija. Resursi tiek novirzīti tieši tur, kur tie dos vislielāko atdevi – mācīšanas kvalitātē un bērnu prasmēs. Šis Ventspils modelis, tas liek aizdomāties, vai ne? Jo tas nav stāsts tikai par vienu pilsētu. Tas ir stāsts par principu. Kā šādas pārdomātas, daudzslāņainas un uz sadarbību vērstas sistēmas varētu kļūt par paraugu, lai veidotu stiprāku un efektīvāku izglītību visur, tas man šķiet ir jautājums, par kuru ir vērts padomāt mums visiem,